Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs AutoTV tuvāk aplūkosim automobili, kurš vēl pirms nonākšanas Latvijā bija paguvis izcīnīt Eiropā nozīmīgāko autonozares titulu. 59 autonozares žurnālisti no 22 valstīm šo auto ir atzinuši par labu esam un piešķīruši tam prestižo gada autobalvu. Tādējādi Scenic E-Tech ir kļuvis par 7. Renault markas auto, kurš laika posmā no 66. gada līdz mūsdienām ir uzvarējis šajā pasākumā. Starp citu, šis auto ir arī viens no konkursa Latvijas e-auto pretendentiem. Un jāsaka, ka jau pēc pirmajiem ar to veiktajiem kilometriem rodas sajūta, ka tam ir izredzes cīnīties arī par šo godalgu. Jaunāko no Renault elektriskajiem daudzfunkcionālajiem transportlīdzekļiem uzticēsim izmēģināt Ģirtam Kubliņam, vienam no šī gada Latvijas e-auto konkursa žūrijas locekļiem. Būdams apdrošināšanas sabiedrības IF transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Latvijā, viņš pārzina biežākos mūsu satiksmes riskus un arī likstas, kuras piemeklē spēkratus. Pats būdams aktīvs ceļošanas entuziasts, gan ar velo, gan ar auto, mērot daudzus kilometrus ik gadu. Un vēl Ģirts aizraujas ar Latvijas populārās mūzikas vēsturi, ko pārzina teju eksperta līmenī. Jo tu vairāk tajā jomā strādā, jo tu vairāk brauc ar dažādiem transporta līdzekļiem, tas skats paplašinās. Ja runājam par elektroauto attīstības tendencēm, tad šobrīd tas notiek ārprātīgi dinamiski. Ja? Līdzīgi kā ar mobīliem telefoniem vai datoriem. Ja? Šķiet, ja janvārī ir tas modelis vai marka jauni, ja, tad septembrī jau ir pilnīgi kaut kas cits un kā attīstās bateriju kapacitāte. Ja, kādas tās baterijas mēs atceramies, kādas bija sākumā, kādas viņas ir šobrīd. Kas mums būtu jāzina par šo auto? Renault Scenic E-Tech ir veidots uz jaunas Medium Amp R platformas. Tas ir 4,47 metrus garš, ar gan ietilpīgu salonu un bagāžas telpu, 545 litri. Ar vienu uzlādi tas spēj veikt līdz pat 625 km garas distances. Tā elektromotors ir novietots auto priekšpusē, bateriju bloks atrodas zem auto grīdas un tam ir priekšējo riteņu piedziņa. Scenic man pārsteidz ar to dinamiku un vieglo vadāmību. Ar to, ka tas auto ir tāds ļoti ērts un, teiksim, tu iesēdies tie transporta līdzekļi un uzreiz jūties, tā, ka tu būtu jau pieredzis un braucis ar šo auto ikdienā. Ja? Nav tā kā dažkārt ir, ja, kad braucot kaut kādu noteiktu auto, ir zinām laika jāpierod un tad tu regulē tur krēslu uz priekšu, uz aizmuguru, nevar saprast, kā labāk iekārtoties, kā stūri pacelt, noliekt un tā tālāk. Te kaut kā tas viss tā dabiski sajiet un tā pārredzamība ir ļoti laba. Pirmā Renault Scenic paudze tika ieviesta 1996. gadā un kļuva par vienu no populārākajiem kompakto minivenu, jeb MPV modeļiem. Tolaik Scenic bija ļoti inovatīvs, piedāvājot dažādus risinājumus, piemēram, izņemamus un pārbīdāmus aizmugurējos sēdekļus, arī dažādus uzglabāšanas nodalījumus. Interesanti, ka arī savā debijas gadā tas ieguva Eiropas gada autotitulu. Es teiktu, ka es saņēmu to, ko es gaidīju. Lielākoties labā nozīmē, kas man patīk, auto ir moderns, tajā pašā laikā te ir viss labi pārdomāts un nav kaut kas pārspīlēts. Salons, tā iekārtojums un ergonomika auto vērtēšanā ir viens no svarīgākajiem parametriem. Šai automobilī ir diezgan viegli atrast pareizu sēdpozīciju. Krēsla un stūres regulēšanas diapazons ir gana plašs, un arī pēc garākiem braucieniem pie šī auto stūres jums negribēsies raudāt. Par pārējo, raugoties mūsdienīgi auto salonā, domāju, būs grūti kādu pārsteigt ar milzīgiem displejiem vai skārienu jutīgiem slēdžiem. Tā šobrīd jau ir pašsaprotama norma. Renault gadījumā displeji ir patiešām kvalitatīvi, ar labu izšķirtspēju, košām krāsām. Tiesa 360 grādu kamera varētu būt nedaudz labāku attēlu, bet tas arī ir pietiekams. Kas man patīk, kad stūre normāli izmēra tādai, kā stūrai jābūt. Viņa nav pārāk liela, viņa nav pārāk maz. Viņa ir, es pieņemu, kad ražotājs ir padomājis, kāpēc tā ir tieši tāda, kā tā ir. Interesants risinājums rasts panorāmas stikla jumtam. Tam nav aizslietņa, bet to iespējams aptumšot, lai pārāk spoži saule jums netraucētu. Līdzīgu sistēmu esam jau redzējuši arī citos auto, bet Scenic to iespējams aptumšot pa atsevišķiem segmentiem.
piemēram, atvērt pusi vai kādu daļu no jumta stikla. Savukārt, melomānu ausis priecēs Harman Kardon stereosistēma ar 410 vatu jaudu, pie kuras izstrādes roku pielicis pats franču elektroniskās mūzikas grants Žans Mišels Žārs. Ja transporta līdzekļi no mūzikas, man liekas, kaut kāds klusums ir. Ja? Man ir ārkārtīgi svarīgi, lai skan un labi skan. Ja? Tas pirmais iespējas ir ļoti labs. Ja? Tiešām viss ir tā skaņa dzidra. Tur interesanti bija arī varēja paspēlēties, paklausīties klubu versiju, koncertu versiju, studijas versiju. Ja? Un tad, faktiski tāda spēlēšanās. Interesants fakts, 90% no šī auto komponentiem ir izgatavoti no otrais pārstrādātiem materiāliem. Tas gan nenozīmē, ka tādēļ tas būtu kļuvis sliktāks vai otršķirīgs. Šis fakts gluži pretēji ir uzslavas cienīgs, jo pēc mūsu domām, radot e-auto, ir ļoti svarīgi domāt ne tikai par to, cik draudzīgi videi tie ir eksploatācijas laikā, bet arī kādu ekoloģisko nospiedumu tie atstāja ražošanas procesu laikā. Es to augstu novērtēju, ja ir, ražotājs piedomājis pie tā, kāda materiāla tiek izmantot un vai viņi ir otrais pārstrādāti vai nē. Vai man tas ir un personiski svarīgi, vai es to varu noteikt, sēžot transporta līdzekļu, droši vien, ka nē. Tad man ir jāzina, ja ražotājs saka, ka šis te panelis ir taisīts no otrreizē pārstrādāt materiāli, ja, es varu tikai tam droši vien uzticēties. Ja. Vai tas ir tas pats fundamentālāk un svarīgākais no tāda vides ilgtspējas viedokļa, kā mēs tagad moderni izsakamies, jā, tas ir svarīgi, bet jautājums, vai tas netiek kompensēts ar sliktā nozīmē kaut ko citu. Ja. Jau šobrīd Renault Mūsu Motors Rīga jaunais Scenic ir nopērkams divās versijās – ar 170 un 220 zirgspēku jaudu un attiecīgi 60 vai 87 kWh akumulātoru, kurš, kā jau minējām, spēj nodrošināt enerģiju aptuveni 600 km veikšanai. Pēc mūsu pieredzes šī distance ir nedaudz mazāka, bet tik un tā, arī braucot dinamiski, tā pārsniedz 500 km vadzību. Uzlādes ātrums ir līdz 80% gana pietiekams. Beidzamie 20% gan lādēsies ilgāk, bet, kā zināt, ikdienas eksploatācijā, lai pagarinātu akumulātoru darba mūžu, tos nemaz nav ieteicams izmantot. Scenic cena, sākot no 44 000 eiro ar mazu astīti. Ja mēs runājam par range, cik var nobraukt attālumu Renault Scenic, jā, tas ir viens no lielākajiem pārsteigumiem, jā, kad ir stipri virs 500 kilometriem, jā, un tas ir tāpat pieticīgi vērtējot, jo ražotājs norāda vēl lielāks cipars, bet realitātē tie parasti ir visiem automobīļiem nedaudz mazāki, jo tomēr ir laikapstākļi savādāk, tiek ierīces lietots vairāk vai mazāk kondicionieru un apsildu un tā tālāk atkarībā no klimata, bet ja tu vari ar elektroauto nobraukt 500 km un vairāk, tas ir ļoti cienījami, ja? Principā jau tas ir varbūt nedaudz mazāk ar pilnu bāku, ja? Un arī, protams, jautājums ir kādam transporta līdzeklim. Ja? Un tad jau tas atrisina lielāko daļu iepriekšējo stereotipu vai problēmas, ja? Ar kurām saskārās braucēji, ja? Kur, centās pārcelties no iekšdedzes auto dzinēju uz elektroauto. Ja? Es teiktu tā, viss, kas ir virs 400-500 km jau būtu uzskatāms par ļoti labu sniegumu, jo tas attālums ir pietiekams, lai 500 ir ar uzviju pietiekams, lai tu aizbrauktu bieži pieminētajās sižetos dažādos kaut kā mums tas maršruts Latvijā ir mīļš, Rīga Liepāja, ja? Un ja tu vari nobraukt turp atpakaļ bez uzlādes, tad ko tur vairs, ja? Tad jau viss ir lieliski, ja? Un ja pat ir nepieciešama kaut kāda uzlāde, tā būs īsa, neliela, ja? Un bez problēmām. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīklus Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.